Datortehnoloģijas attīstās tiešām milzīgiem soļiem. Mazliet apnikusi šī tik bieži lietotā frāze, bet kā gan citādi aprakstīt nozari, kas pēdējo 11 gadu laikā ir palielinājusi savus apgriezienus vairāk kārtīgi. Atceroties dators un to veiktspēju pirms kādiem 15 gadiem, gribas vien pasmaidīt. Pirmie Intel Pentium procesori ar pār 10 MHz takts frekvenci nu ir attīstījušies līdz pat 3000 MHz līmenim. Saprotamāk izsakoties, ja arī automašīnu dzinēja industrija būtu attīstījusies tikpat straujā tempā, šķiet mēs pa zemes virsu šodien pārvietotos teju vai ar kosmosa kuģu lidošanas ātrumu. Ja salīdzinām procesoru izmērs 93. gadā ieviestiem 386. modelim, bija tikai 275,000 tranzistoru. Mūsdienās Core 2 Duo procesoram ir 290 miljoni. Tranzistori jebkuras elektronikas būvē ir tikpat svarīgi kā cilvēkam sarkanie asins ķermenīša asinsritē, kas pārnes nepieciešamās barības vielas un skābekli. Jo lielāks šo tranzistoru skaits datoru mikroprocesorā, jo ātrāk tas tiek galā ar uzdotajiem uzdevumiem. Tāpēc mikroprocesoru inženieru mūžīgais uzdevums ir nepalielinot procesoru izmērus, tajā iedabūt aizvien lielāku skaitu tranzistoru. Šī sagatava ir veidota uz 45 nanometru procesoru tehnoloģijas bāzes, kas aizsāk Penryn jeb Core 2 Quad procesoru līniju, un viens šāds procesors sevi ietver 820 miljonus tranzistoru. No šādas par vafeli dēvētas sagatavas var iegūt aptuveni 500 ekstrīmu kategorijas procesorus, kas uzskatām par šī brīža jaudīgākiem tirzniecībā pieejamiem procesoriem. Lai no sagatavas iegūtu vienu mūsu datoram derīgu 1000 ASV dolārus vērtu procesoru, nepieciešams aptuveni 13 nedēļas. Vispār pašu mikroprocesoru ražošanas tehnoloģija ir ārkārtīgi sarežģīta, dārga un laikietilpīga. Lai ražotu šādus jaunākās paaudzes 45 nanometru tehnoloģijas procesorus, ASV ir uzcelta jauna rūpnīca 17 futbola laukumu platībā. Un telpā, kur tiek salikt paši procesori, gaisa tīrības pakāpe ir 10 000 reizes augstāka nekā moderni aprīkotā operāciju zālē. Cilvēki vienmēr jautā, kāpēc gan man vajag pašu jaunāko un jaudīgāko 4 kodolu procesoru tieši tagad? Ja pašreiz tirgu ir ļoti maz aplikācija, kas izmanto 4 kodolus. Tomēr pirms datora pirkšanas ir jāuzdod jautājums sev pašam, cik ilgam laikam jūs to sev pērkat? Pusgadam, gadam vai 2? Ir jāskatās ne tikai uz pašreiz tirgu esošo aplikāciju prasībām, bet arī uz tām, kas nāks klajā pēc gada. Jaunas procesoru tehnoloģijas tiek izgudrotas ne jau tikai ar nolūku pavilkt aizvien sarežģītākas un prasīgākas programmas un datorspēles. Būtisks ieguvums ir arī mazākas prasības pēc elektroenerģijas un zemāka procesoru silšana. Piemēram, klēpdators. Tagad tas vairs necepinās klēpi, ar vienu uzlādes reizi spēs novilkt pat veselu darba dienu. Tāpat saraujoties procesoru izmēriem, pie daudz jaudīgākām smadzenēm varēs tikt arī mūsu mobilie telefoni, kas, ap citu, jau šobrīd ir uzsākuši konkurēt ar lieldatoriem. Taču joprojām pastāvēs tādas jomas, kur ar esošajiem datorjaudas resursiem būs stipri par īsu. Industrija ir burtiski izsaukusi pēc lielākas jaudas un veiktspējas. Ja lūkojamies uz medicīnas nozari, kurā tiek izstrādātas zāles, piemēram par aids, tad šim nolūkam ir nepieciešams tūkstošiem un pat miljoniem testu un analīžu dienā. Lūk šeit mūsdienu datorprocesoru jaudas vēl joprojām nav pietiekošas, un zinātnieki ir burtiski izsaukuši pēc lielākas datoru veiktspējas. Tāpēc arī notiek tik aktīvi centieni izstrādāt jaudīgākas tehnoloģijas, lai tās varētu palīdzēt, piemēram, uzlabot cilvēku veselību. Ja pašreiz tirzniecībā ir pieejams 45 nanometru tehnoloģijas procesors, tad testa režīmā darbojas jau 32 nanometru tehnoloģija. Bet 2011. gadā mums jau būs pieejams nākamās paaudzes 22 nanometru procesors, kurā viens tranzistors ir mazāks par cilvēka DNS polimēru. Ņemot vērā šo procesoru attīstības gaitu, nākotnē šie atklājumi mums pavērs vēl nepieredzētas iespējas. Iedomājieties, jūsu rīcībā ir ierīce, kas novēro jūsu veselības stāvokli un pārbauda jūsu asinsspiedienu, un tas viss ir iestrādāts, piemēram, jūsu pulkstenī. Šī ierīce spētu noziņot jūsu ārstam, izmantojot iebūvēto GPS sistēmu, par to, ka tuvāko 20 minūšu laikā jūs var piemeklēt sirdslēkmi. Tāpēc ārsts varēs jau laiks nosūtīt jums kādu palīgā, lai glābtu dzīvību. Jau šobrīd kompānija Intel ļoti nopietni strādā pie Terascale Computing izpētes programmas, kuras ietvaros izdevies veiksmīgā kārtā nelielā procesorā apvienot pat 80 kodolus. Rezultātā dators, kas nepārsniedz mūsu galdatoru izmērus, spēja paveikt mums neaptveramu darbības skaitu sekundē. Šādas aprēķinu jaudas ir pavērušas pilnīgi jaunas iespējas visdažādākajās nozarēs.
Drošības jomā iedomājieties, ka jums ir 1000 video novērošanas kameras pilsētā, un jūs gribat izsekot kādu aizdomīgu personu. Šajā brīdī jums ir divas izvēles. Vai nu nolikt pa cilvēkiem pie katra no 1000 ekrāniem, vai arī jūs visi ierakstāt un dod 10 cilvēkiem 2 nedēļu laikā apskatīt visus video ierakstus. Loģiski, šādi jūs to cilvēku neatradīsiet. Izmantojot Terascale Computing izpētes programmā izstrādātās tehnoloģijas, ir iespējams datorā ievadīt interesējošās personas fotoattēlu un likt tam analizēt visās kamerās reālā laikā redzamo attēlu. Līdz ko meklētā persona kādā no kamerām parādās, par to tiek informēti vajadzīgie dienesti. Šāds superjaudīgs dators ir tik ātrs, ka tas var vienlaicīgi filmēt dzīvu cilvēku, izanalizēt tā kustības un likt ekrānā redzamajam modelim kustēties gluži tāpat. Šobrīd notiek arī ļoti intensīvs darbs, lai datora saskarni jeb interfeisu padarītu cilvēkiem daudz vieglāk un saprotamāk. Mums joprojām ir jāspiež pogas, jāievada simboli, bet mūsu balss pilnvērtīgi netiek izmantota, lai daudziem tas būtu manāmērtāks veids, kā sazināties ar datoru. For example, exactly for voice recognition already exists on the market, but the power balss atpazīšana tirgu jau šobrīd pastāv, bet uzdevums, lai tiešām atpazītu jūsu balsi, atpazīt precīzi visu, ko jūs sakāt, un pēc tam to vēl pārvērst datos, kurus dators spēj interpretēt, ir ļoti sarežģīts. Jūsu balss mainās visas dienas garumā, un datoram ir tiešām jāspēj veikt sarežģītas aprēķinas, lai to visu saprastu. Un te ir vajadzīga liela datora jauda un veiktspēja. To exactly recognize your voice and doing all this kind of work.